Mīļie, esam sveicināti arī jau februārī. Jā, šajā reizē atnāca impulss, tomēr, ka jātais mēneša sākumā. Jo tomēr mēnesis vēl priekšā, un kādam varbūt kaut kas ir uztapis, uzradies, vai kaut kas vēl būs, un ir forši jau laicīgi parunāt, pareklamēt vai padalīties ar to, ko mēs katrs darām. Man ļoti patika janvāris. Janvāris mūs iedvesmoja, tiešām iedvesmoja, gan arī rīta vakara grupa. Kā es teicu, kāpēc es šo daru, šis ir mans tāds sava veida vaļasprieks hobijs, kad es tā kā atļauju sev pabaudīt. Tā kā šodien pabaudīšu ar jums, un man ļoti patīk vienkārši cilvēkus iznest saulītē. Tas ir viens no maniem talantiem, arī kuru es agrāk noliedzu, bet tagad, jā, tā laikam ir, man tas dabiski sanāk. Ja kādam vai kādreiz vajag laivā kopīgi iziet, vai vēl kaut kur liekas, ka tāda baila no publiskās vidas, hei, zvaniet Inesai, iziesim, parunāsim par dzīvi, vai vienkārši par jebko, ko jūs vēlaties, tā kā, lai vienkārši iedrošinātu šo te lauku, publisko lauku, ja, un nu, tā vienkārši tas ir viens no daudziem kaut kādiem aspektiem, kas man ir atvērties, un šobrīd es jau droši par to varu tā kā runāt un apliecināt arī skaļi. Lai mums ir forši lauks iekustinās, un tad līdzīgi ieviesīsim tādu tā kā tradīciju, kad es izvilkšu vienu kārti no sajūtu kārtas sievietes daba, ko izveidojusi brīnišķīgās Kristīna Sīle un Klinta Kalneja. Šeit būs arī augi un tam līdzīgi, bet vienkārši ceļa vārdi, kas iespējams mums koplaukā šī grupiņā noderēs. Gan jau kādai, tūlītās mēs redzējām, aha, labi, kur jau, reku jau lec, aha, mums būs pelešķītis. Es pēc tam viņus nobildēšu, jums iedošu tuvāk ar visu aprakstiņu, ja, pelešķītis, 23, 23. vibrācija, kas ar cipariem ņemās, mēs arī kaut ko daram ar cipariem. Jā, bet 23. vibrācija ir ārkārtīgi skaista. Jā, pārliecība, nu re. Pelešķis aktivizē spēju no jauna savienoties ar savu drosmi, vīrišķajās enerģijas pirmsākumu. Sieviete iztaisno muguru, pacēl galvu un dziļi ieelpo. Tu vari, tevī ir spēks. Pavisam rāmi nosaki toni un iedod stabilu ritmu, saskaņojot tos ar sirds pukstiem. Ceļš uz mērķi var sākties. Tu pati radi šo skaņdarbu, ko sauc par dzīvi. Kādu ritmu tai piešķirsi, tādā visa pasaule ap tevi dejos. Nu tālūk, un tālāk tur ir augu iedarbība vēl paskaidrotā. Nu tad ar pārliecību, ja, ar drosmu uz priekšu. Tālūk, padalīšos arī nedaudz ar vienu instrumentu, ko es šobrīd uzliku uz sevi, un es arī iepriekšējā grupiņā janvārī biju padalījusies, tātad viens ceļš, bet es tagad viņā neiedziļinos, es vienkārši garām skrienot, ja vienkārši viņš šobrīd mani virsū. Tās ir arī ēteriskās sējas, vesels virziens, vairāk kā 12 gadus. Vakara grupā es noreklamēšu kolosālu pasākumu, kas būs 28. martā. Hotel Jūrmālas spa, 11. stāvā ar skatu uz jūru. Mēs taisīsim brīnišķīgu, skaistu ģimeniskām sajūtām lielu pasākumu, kur varēs visu kaut ko izbaudīt un daudz ko praktiski izveidot. Tā kā, bet par to vakarā, tā kā, lai paliek bišķi jums interese. Nu, lūk, kas mana virsū? Mana virsū ir drosme. Drosmes kompozīcija, kas pirms 15 gadiem, 15 enerģija tas stūrī, kas pirms 12 gadiem ienāca manā dzīvē, arī tā skaitā ar citām ēteriskām eļām, un jā, esmu partners un pārstāvs Young Living uzņēmumam, kas sadarbības partneris jau vairākus gadus, un vienkārši cita pasaule pavērās. Es savu lielāko transformāciju dzīvē man sākās tieši caur šīm ēteriskajām eļām, kad mans prāts neko nesaprata, bet mans sajūtas atsprāga visos līmeņos vaļā, un tikai pēc tam atnāca informācija, kuru šobrīd tāpēc arī zinu, kas es esmu, kur es eju, ko daru, un tad atnāca otrs instruments, kas bija spoguļu matrica, par kuru šodien nerunāšu. Tik daudz, 15, jā, mums te ir fonā, es esmu izmantojis, salikusi šo instrumentu kopā ar ēteriskām eļām, izveidojusi arī kā tādu, nu, vienkārši ceļa tādu biedru, kā mēs varam psiholoģiski strādāt ar dažādu informāciju un arī lietot arī ar ēteriskām eļām, bet ar tādām cita līmeņa ēteriskām eļām, tur, kur šī gadījumā 15. enerģija ir enerģija, kas redz cauri. Arī manī ir iekšā šis spēks, un katrā no cilvēkiem īstenībā šis spēks, un mana būtība ir būt nērtai šai pasaulē, ko man agrāk bija ļoti grūti pieņemt, ka tev tava tumšā puse un gaišā puse, bet jo vairāk es tuvojos pie sevis, jo vairāk šis viss atklājās.
Un tieši arī vakar svaigākais moments, kas man apliecināja, kad vienai arī jau pazīstamā Latvijā mindset coachai, es vārdā nesaukšu, lai tomēr privātumu ieturētu un cieņu, arī viņa bija pasludinājusi publiski savu dzimšanas datumu un pateica, ka ir šobrīd tāds aktuāls laiks viņai un varbūt kāds var kaut ko vēl pakomentēt. Iekomentēja, uzrakstīja, bet, protams, ka visu jau arī tā, kā saka, pajūtu kā un kur, jo es ieraudzīju pilnīgi citā ceļā, kā viņai bija jādodās. Uz ko man atbildēja, sveika, paldies, bet nevajag. Viss skaidrs, mans darbs nostrādāja. Kā saka, cilvēkiem ziniet, kā patīk parasti, nu, pastāsti kaut ko par mani arī slikto. Labi, es pastāstīšu patiesību, kā būtu ar to. Un tad arī bieži vien šādi teksti seko, es esmu to pieradusi, tas ir normāli. Mums ir tāda arī sava vide izveidota, kur mēs ejam tā kā izaugsmē, pašizaugsmē ir vesela kopiena, es tu mēs kopā viens telegrama čats, par ko es ar teikt nerunāšu. Bet tas ir vēl viens virziens, kur vienkārši sapulcē cilvēkus kopā, kas iet regulāri savās pārmaiņās, kas mēs reflektējam katru mēnesi. Starp citu, rītā mums tieši ir pārmaiņu zooms. Mēs vienkārši paši priekš sevis atskaitāmies, kas ir pa pēdējo mēnesi noticies, un skatāmies nākamo solīti, ko esam veikuši drosmīgi uz priekšu. Un arī šī prakse, kā atskaņot par savu produktu un pakalpojumu, arī ir viens no soļiem, lai iedrošinātos doties tālāk. Nu, lūk, tā kā, ja kādam vajag neērtības dzīvē, sazinieties ar Inesu, mēs parunāsim par patiesību, kas patiesībā notiek, un ir vienmēr izvēle pateikt, nē, tas ir tikai normāli, jo mēs visi esam cilvēki, un mums katram vajadzīgs ir savs laiks, pa kādu taciņu mēs izejam, ja? Vai kādu aplīti apmest, visu forši. Tas man iemācīja pieņemt cilvēkus, pieņemt arī šo laiku, kā mēs katrs viņu izmantojam, kas neiedziļināties par dziļu citu dzīvēs, bet dzīvot savu dzīvi. Tāpēc, ka es esmu ļoti liels empāts un es parasti mīlu citos cilvēkos. Tev tur tā, tev tur šitā, tev es tā palīdzēšu, par ko es dabūju pa pakaļ, tā ka maz neliekas. Man tāda īpašība piemīt, bet negatīvajā izpausmē tagad es viņu redzu, viņu ikdienā atpazīstu un, protams, neļauju vairs tur nokrist. Jā, bet tas ir pie pašizaugsmes tēmas. Ļoti īsi arī pareklamēsim mūsu ar vīru kopdarbu. Tā, te vajadzētu čatiņam uzlikt, jā, Telegram čatiņā pagaidām, kamēr nav mājaslapā viss salikts. Kamēr mājaslapā nav salikts, tā tad ir... Tā, bet mājaslapiņa man arī bija. Mājaslapā mums ir tūlītās. Man tikai to rondi uzliks pirmā, pēc tam pēc pāriesim tūlīt. Tad ar atklāto sarunu ciklu šeit gan ir 60 dienas, bet man būs jānomaina. Nu, nebija 60, bija krietni vairāk. Jo mēs ar vīru uzradījām, es negribu viņu saukt pa kursu, man patīk visu pārtaisīt pa savam, atklāto sarunu cikls. Ar 33 tēmām. Te gan ir sākumā minēts 30, beigās mums viņas sanāca 30. Ar domu iedrošināt pārus runāt savā starpā. Reāli runāt un komunicēt. Komunikācija mūsu starpā ar vīru ir tā, kas mūs reāli, nu jau tūlīt būs 20 gadi, tā kā mēs zinām viens otru, un arī maijā būs 16 gadi laulībā, un esam daudz kam izgājuši cauri. Dzīvē bez grāmatām, bez nekā, vienkārši uz pliku intuīciju. Nu, tad pagaidām ir Telegram čatā apvienos, kur būs video materiāli, 33 tēmas, iefilmētas dažādas. Un jā, meitenes, vīrieši runā, šis vīrietis runā. Mums ir refleksija sadaļa, refleksijas, kur mēs tikai ar Andi reflektējam par katru tēmu. Šeit ir, kur tās tēmas jau ir, tur ir tā, cik tur bija 11 stundas ir iereflektētas īstenībā pa šo laiku. Te bija video, un pēc tam aizgāja audio ziņās. Jā, mums dažas meitenes no klātesošiem arī šim ir gājušas cauri un ir apskatījušas, jā, tā kā te viss kaut kas, kādi mēs te jauni, vai ne? Nu, var sakot, jā, te refleksijas mēs dalāmies ļoti, ļoti atklāti, ārkārtīgi atklāti par savu dzīvi, kopdzīvi, un 33 tēmas, diezgan, jā, daudz tādas, ko vajadzētu katram vismaz vienreiz mūžā izrunāt, vienalga, vai tu esi attiecībās, vai tu neesi attiecībās, vai tu biji attiecībās, bet sev iziet cauri šiem te plāniem un saprast, kā vīrietis domā un jūt, kā sieviete domā un jūt, kā jūs savā starpā, nu, var sakot, viss kaut kas tāds diezgan jaudīgs, mēs tā kā secinājām tāds instruments atbalsts, tāpēc, kad
ziniet, kā pie tā patiesuma, un tā ir atkal nērtā tēma, un tā atkal nāk klāt mans talants, ja mana būtība būtu runāt par nērtām tēmām atklāti, patiesi, godīgi. Un šis viss cikls, jā, te mēs bišķi matrici jau arī pie sadarības tēmas, nu jā, te bija noslēgums, un mums ir 3 intervijas ar ekspertiem dažādām tēmām par intīmo tēmu. Jā, par intīmo tēmu, man liekas, 2 eksperti un par veselību. Un te mums ir par ceļošanu arī un tam līdzīgi. Var sakot, tādā, nu, var sakot, gribēsiet, mēs kaut kur ar Andu iefilmēsim, kā mēs to visu izveidojam. Arī vajag mums salikt tos laikus. Mēs uzradījām viņu no 13. oktobra pagājušā gada līdz bija doma līdz 13. decembrim, bet ņegu visi svētki, viss. Un sanāca bišķi ilgāk, bišķi arī iet janvārī. Mēs viņu radījām uzreiz. Tur nebija tā, ka, kur mums ir plāns, un kur, nu, kaut kā viņš vienkārši online nāca. Hop, katru 3. vakaru filmējām, pa taisno, vienkārši uzkricelējām fiksi to domu, un online nāca idejas, runāšana. Nu, improvizējām. Reāli šis cikls parāda to, kā var uzražot kaut ko, pa taisno online, kā var neuztraukties, kā tu izskaties, kā var neuztraukties, ka tev nav kruta kamera, kruta vide, studija, audio, viss šis pārējais, kā tu vienkārši vari dalīties ar savu dzīvi, ar savu, nu, var sakot, visu būtībā pieredzi un vienkārši runāt. Kur tu esi, un visi, jā, un to mēs kopā uzveicām, pieveicām, uzradījām, esam ļoti priecīgi un gribam to nest tālāk pasaulē. Nu, vienkārši ņemiet. Jā, protams, tur ir enerģijas apmaiņa un viss tādā veidā, bet ar neierobežotu pieeju, ka tev nav jāuztraucas, tas viss tu pazudīs. Jo patiesībā tam, kā mēs izskrējām cauri, tur ir vismaz kā minimums gads vajadzīgs, lai lēni, mierīgi ar to izdzīvotu un iedzīvotu, un ja ir partneris blakus, ar kuru arī var parunāt, un citreiz tā, ka partneris šīs tēmas negrib dzirdēt, tad tu viena pateikt tam visam cauri, ja, nu var sakot, tur ir vajadzīgs tāds laiks, un tāpēc viņam ir neierobežota pieeja, kad gribam, tad klausamies, tad pārklausamies, plus mūsu personīgās refleksijas, kur mēs atsevišķi, kā 2 pilnīgi atsevišķi cilvēki dalījāmies, arī savā redzējumā par attiecīgo tēmu, līdz ar to video informācija atšķirsies no refleksijām, noteikti, tāpēc, ka mēs esam 2 dažādi cilvēki, un kā mēs to visu integrējam savā ģimenē, kurā aug 3 bērni šobrīd, un kā mēs ejam jau citu savu ceļu, katrs savu, kā mēs esam iedevuši brīvību viens otram un dzīvojam brīvi. Tā kā tā. Tas tāds maziņš intro par mani, par vienu no produktīvu pakalpojumiem. Tā kā tā. Tā, mīļie, labi, nodošu tagad stafetīti Rondī rokās, jā? Tad droši, mīļā, to iepazīstini ar sevi, un es foniņā palaidīšu arī tavējo Instagram kontiņu, un tā kā jā, lai top mēs klausāmies. Sveiks! Un sveiki, kas skatīsies arī pēc tam. Tad šodien nedaudz pastāstīšu par sevi, par to, ko es daru, un ko es varu tā teikt arī piedāvāt. Tad tas rīks ir numeroloģija, kā teikt, un varbūt citi zina, citi nezina, bet daudzi uzskata viņu arī kaut kādu par tādu mistisku vai kaut kādas zīmes lasīšanu vai tāds vuvu savā ziņā arī, ja? Bet tas nav nekas mistisks un nekas nesaprotams. Bet sāksim ar to, kas tad es pati esmu. Es esmu Rondī, jeb sieviete, kas šobrīd ir atradusi to savu veidu, kā sev likt lietā savus dotumus, tā teikt arī, un tās stipros instrumentus, ko es arī uzzināju caur numeroloģiju. Respektīvi, ik pa laikam dzīvē es saskāros līdz šim ar to jautājumu, kad es nesapratu, kāpēc lietas atkārtojās. Kāpēc lietas notiek tieši tā, kā viņas notiek? Un ik pa laikam es gāju gan pie dažādiem speciālistiem, tostarp arī pie numerologiem. Un līdz ko es sapratu, kāpēc pašai to nepamēģināt? Lai man nebūtu šīs atbildes jāmeklē visu laiku citos, bet es varu atrast arī pati sev, jo es sapratu, man cipari ļoti saistās miedarbības, to likumsakarības, to nozīme, un kā tad tas viss vispār nolasās, tā teikt. Un cipari ir par to, kad man galvenokārt vajadzēja saprast sevi. Es vēlējos saprast sevi, un tā es arī nonācu līdz tam, ka šobrīd esmu certificēta numeroloģe, kura tad dod arī šos instrumentu, tā teikt, tautās, jeb jums. Un
ko es arī vēlos teikt, ka tas galvenokārt iedeva man sapratni pašai par sevi, par to, kā es darbojos dzīvē. Un tas pats galvenais ir tā numeroloģija, ir sistēma, kas balstās uz skaitļiem, uz simboliku, uz enerģijas nozīmi. Un to mēs varam nolasīt pēc taviem dzimšanas dienas datumiem, jo katram mums ir savs dzimšanas dienas datums, kas iezīmē konkrētas tavas stiprās puses, tavas izaicinājumus varbūt dzīvē arī kaut kāds un kurā virzienā tad arī doties. Šo ceļu sāku pavisam nesen, tāpēc šeit fonā iet mans Instagram konts, kur galvenokārt es pievērsu uzmanību par to, kā baudīt dzīvi, līdz kā ceļot, kā baudīt, kā gūt prieku. To var redzēt arī manos, tā teikt, storijos, tajā storiju lentā. Un tagad es vairāk vēršu uzmanību uz to, kā caur dzīves baudīšanu, jo katrs mēs dzīvi baudam savādāk. Un to saprast, kā mēs varam dzīvi baudīt, mēs varam arī saprast caur numeroloģiju, kas ir caur taviem dzimšanas dienas, tā teikt, cipriem. Un tā kā es pavisam nesen šo esmu sākusi, tad tas ir tāds man izaicinošs posms, kā pasniegt sevi, jo man ir sajūta un ir vēlme dot un dalīties ar to, ko es esmu šo gadu laikā sakrājusi arī savā, tā teikt, portfelītī. Un, manuprāt, tā ir ļoti liela atšķirība, kad starp teoriju un praksi, jo teorijā ir cipari, jā, bet tas, ko es varu un dodu no sevis, ir to, kā šo praksi, ko mēs nolasam no cipariem, mēs varam iedzīvināt dzīvē. Respektīvi, ja mēs nolasam no cipariem, kāds ir tavs potenciāls vai kādā virzienā tev būtu jādodās vai kādu profesiju tev būtu jāizvēlās, tad kādi būtu tavi tie pirmie soļi, ja tas ieguldījums tajā, lai tu arī to sasniegtu. Jo jā, tā numeroloģija sniedz, tā teikt, to sistēmu, kas ir tevī, bet ir nepieciešama arī, tā teikt, rīkoties un darīt. Un es esmu tā, kas caur cipariem iedod to iedvesmu arī rīkoties, lai tu būtu savā tajā potenciālā, kas tev ir vispār, kad tu nāci šeit. Un caur cipariem, ko es palīdzu arī, jeb tulkoju pat savā ziņā, var teikt, kad mēs varam saprast kaut kādu situāciju, izdevīgāko laiku, vai arī kad kaut ko labāk sākt, vai kaut ko mainīt, un kādas ir tavas tās dabiskās dotības, kādi ir tavi tās skaistās izpausmes tev dzīvē, un kā tu tās vari izpaust. Un lai tev arī vieglāk būtu pieņemt apzinātus lēmumus, jo bieži vien mēs nevaram saprast, kurā virzienā labāk doties, tad numeroloģija ir tas rīks, kas iedod to sapratni arī, kur tad doties un kāda ir tava izaugsme. Un, protams, visumā ir tā saskaņa ar sevi, jo mēs bieži vien meklējam, kā būt saskanīgi, kā izjust vispār sevi, kā saprast šo dzīvi, kas notiek, kurā virzienā doties un tā tālāk. Un tas ārējais spiediens, protams, arī ir ļoti liels. Bet tāpēc ir ļoti vērtīgi atrast sev to pareizo instrumentu, kā nolasīt to informāciju, kas tev vispār ir, un tad kā tu praktiski arī to vari pielietot. Un jā, tas, ko es varu dot no sevīm, kad es minu par tiem praktiskajiem rīkiem, ir, jo es varu padalīties ar savu personīgo pieredzi, kad es esmu gājusi savu izziņas ceļu. Tas ir vairāk kā 7 gadus, tā ļoti apzināti un ar mērķi, kad saprast, kas man vislabāk patīk, ko es vēlos, kas man padodās un kādas ir manas tās dāvanas šeit vispār. Un kā ar to strādāt. Un tagad to visu apkopojot tādā komplektiņā kopā ar
skaitļiem, kas ir kā instruments, ja, kad mēs varam, kā jau es minēju, nolasīt to informāciju, un tad es iedodu vēl no sevis to, ko es esmu pieredzējusi, ko es esmu mācījusies arī citās mācībās un citos veidos. Un, jā, tas ir tas, ko es daru un kāpēc es šeit esmu šobrīd. Un esmu gatava un vēlos ar to dalīties un dot šo, tā teikt, burvīgo instrumentu, kas patiešām strādā, un tas ir apliecinājies arī no citiem cilvēkiem. Paldies, tev, mīļā! Cik interesanti! Tad garšīgi pastāstīja, ka pilnīgi tiešām ļoti skaisti. Saki, tā, tevi var satikt kur? Online vai klātienē? Kā labāk? Jā, paldies. Lielākoties darbojos online, jo mēs varam atrasties pilnībā jebkurā vietā un var pieslēgties jebkurā vietā, jebkādā stāvoklī, tā teikt. Bet arī var man satikt Rīgā klātienē, pārsvarā Pārdaugavas pusē. Bet jā, un pieteikties pie manis var manā Instagram kontā ir saitīte uz kalendāru, kur var ērti arī redzēt pieejamos laikus, un tad arī mēs varam sakomunicēt pēc tam. Paldies, tev, mīļā. Man arī skaisti atslēga vārdi vēl atnāca, kad tiešām tāds ceļa izgaismotājs, teiksim, caur šo ciparu tulkojumus. Es sanātu tāds ceļa izgaismotājs citiem. Man ļoti patīk, ka tu uzsver arī savu pieredzi. Tas ir, manuprāt, viss tas tāds ticamības momentu iedod, ka tā nav tikai teorija, bet reāli kāds ir kaut kur izdzīvojis, un ja mēs vienmēr varam savu pieredzi apakšā tā kā likt, protams, tas nenozīmē, ka kādām tur obligāti būs copy-paste variantā, nē, bet tas, kad, ja, teiksim, ir līdzīga situācija, hop, es apskatījos, hop, es saprotu to savu arī negatīvo, ko mēs negribam skatīties, bet mēs viņus saprotam, kāda ir labā doma apakšā tam negatīvajam. Tas ir kolosāli, ka tālāk var iedvesmot, piecelties tam, kas ir nokritis, pasmaidīt tam, kas ir saskumis, ieraudzīt to, kas ir acu priekšā, bet neredz. Un tas ir ārkārtīgi svētīgs darbs, ko tu vēlies dalīties un ko tu dari. Un tāpēc paldies tev, ka tu, sakonektējies, saslēdzies tiem cipariņiem, jo tik tiešām tas tāds informatīvais kanāls, tas arī no savas pieredzes var teikt. Es tikai uzmetu acis un hops, un informācija vienkārši atnāk pati pa sevi, ļoti tā interesanti. Un tas ļoti noderīgi tiem, kas grib virzīties tālāk, vai tie, kam ir jautājumi, dažādi jautājumi, kuriem grūti brīžiem ir atrast atbildes. Par to, ka tu pieminēji caur dzīves baudīšanu. Ja apskatīties arī uz tavu kontiņu, tiešām var redzēt, ka tu baudies. Vai jau pilnīgi acis noniezinu, kur tas 14 tur dzīvo, tur kaut kur ir iekšā. Kaut kur iekšā tādā skaistumā atrodas, jo vārds baudīšana, un tieši tā caur izbaudīšanu, un tad tādā brīdī, kad mēs baudām, mums ir saslēgums ar savu centru, mēs saslēdzamies, un mēs jūtam nevis tikai caur prātu, bet mēs no dvēseles jūtam impulsus. Nāk impulsi, un izgaismojas vēl vairāk ceļš, un, kā saka, mēs caur to duālo sienu sākam redzēt kaut ko daudzreiz vairāk, kas ir ārpus. Un par to ir liels prieks, kad arī praktiski es uztaustīju šo te baudas vēlmi baudīt un būt pie dabas vai arī ceļot. Un tik tiešām es tev piekrītu, lai kur tu būtu, vai uz kaut kāda skaista kalnas galā sēdēta vai kāda okeāna krastā, tu vari arī nokonsultēt no jebkuras vietas, un tā ir savā veidā arī brīvība. Brīvība būt un brīvība tepat laikā arī tā kā tu baudi un tu arī dot tālāk atpakaļ cilvēkiem caur šādā veidā daloties. Tā kā vienkārši fenomenāli. Prieks, ka tu šodien atnāci un atradi laiku un pastāstīji, un tiešām novēlu katram, kam ir aktuāli sazināties ar Ondiju un pajūtiet viņas enerģiju un ieraudziet viņas jau piemērus, tā kā viennozīmīgi, lai šis darbojās, lai šis vēl vairāk varās, jo tur ir, kā es no pieredzes skatos, tur ir bezgalīgas iespējas, tur ir tāds never-ending story variants, jā, bet izzināt, tu arī uzsvērt, cik svarīgi ir izzināt pašam sevi, jeb saprast sevi, tas ir tas, ar ko mēs arī mūsu pārmaiņu virzienā nemitīgi strādājam katru mēnesi, jo, ja mēs nezināsim sevi, mēs vispār neko tālāk nevaram, vispār. Tu nevari nodefinēt vairs mērķi konkrēti, kam, kur tālāk iet, ja tu sevi nesaproti, ja tu nesaproti savu spēku, tas, kur tu vēl vari piepildīties un kur tu vari atvērties, kur tu vari uzziedēt, jo tas ir bezgalīgas iespējas.
Un citreiz tā cilvēki atnāk, nu kāda man tā dzīves misija? Un tad es tā pagaidu, apakaļ pie zemes. Līdz misijai tu pati nonāksi. Bet vispirms jāsakārto apakšā matērija. Sakārtojam, sākam ar savām normālām īpašībām, sakārto savu naudas jautājumu, attiecības, savu veselību, nu, kas ir basics, pie nekā negrib atgriezties cilvēki, nu kā, parādi man to manu dzīves misiju uz šīs planētas. Pati tad viņu sajutīs un atradīs. Jā, viņi var izreikināt, jā, viņi var redzēt, bet tas neko nedod šodien, ja tev ar finansēm nav kārtībā, ar attiecībām nav kārtībā un veselība vispār pakaļā. Nu, tā patiešo izsakoties, jā, tāpēc mēs ejam apakaļ, un ar to mēs kļūstam laipni lūgti un ērti, ka cilvēkiem gribas ieraudzīt patiesi, nu, gribas dzirdēt kaut ko par sevi, un ka viņi dzird, viņi pasaka, labi, es vēlāk jums uzrakstīšu, pierakstīšu. Tā ir mūsu patiesā pasaule. Tā kā vēlreiz te mīļš paldies! Jā, un tā kā droši skatieties un apmeklējiet un iepazīstieties ar Rondiju un droši sazinieties. Tā kā paldies tev par šo laiciņu. Mēs paldies tev par enerģiju. Lūdzu, vienmēr laipni, vienmēr laipni. Tā, nākošo es aicināšu Rutiņu, jā? Rutiņu droši, tev arī būs mikrofoniņš, un es to tās foniņu arī kaut ko parādīšu par to, ko tu darbojies. Jā, sveiki, Inese, un sveiki pārējie aiz ekrāniem. Un es, Ines, tev gribētu pateikt paldies. Es arī noskatījos iepriekšējos 2 ierakstus un gan guvu sev kaut ko, piemēram, kārtis. Viņas ir fantastiskas. Es pasūtīju, man jau atnāca, es baudu viņas katru dienu. Un, protams, arī iespēja iepazīt tik fantastiskus cilvēkus, produktus, pakalpojumus, iespēju viņiem piesakoties, un liels tev paldies par to. Šodien, tad mani sauc Ruta, un šodien es gribu iepazīstināt jūs ar savu biznesa partneri, suniterapeitu, kas ir Tamija Laura Laumiņas, viņa čučēja, tāpēc viņa ļoti pasīva. Un mēs kopā darbojamies Cēsīs ķepas skolā, kas ir bērnu dienas centrs, jeb skanas studija. Un šajā dienas centrā vai kanas studijā mēs ar Lauriņu vadam gan individuālas, gan grupas nodarbības ar suni. Brīvdienās mums notiek gan radošās, gan dažādas prasmu darbnīcas bērniem. Vasarā mums būs arī dienas nometnes, un ikdienā pie mums ir iespēja arī atstāt bērniņu vecumā no 4 gadu vecuma vai atvest savus 1. 2. klases, sākuma skolas skolēnus uz mājas darbu izpildes grupiņu. Jo suns tomēr motivē apmeklēt ķepas skolu un mācīties vairāk nekā tas būtu kādos citos apstākļos. Tātad ķepas skola arī dodas izbraucienos uz nometnēm, uz bērnu dārziem ar programmu Droša tikšanās ar suni. Un darbojamies Cēsīs, bet ja mūs aicina kaut kur piedalīties citur, tad mēs to arī darām. Tā, jā, es ieliku jaunos produktus, varbūt labāk Facebook lapiņu paskatāmies. Jo tuvākais laiks, jā, kas mums tagad notiek, mums būs sirsniņa diena dāvana darbnīcas bērniem, kur bērni varēs darboties. Un tāda pieprasītākā nodarbība šobrīd mums ir kustīgs lustīgs kopā ar suni. Vasaras sezonā, protams, mēs to darīsim ārā. Un jā, tas ir nodarbības ar suni. Tas ir viens virziens, un otrs mans virziens ir šis tātad ir virziens darbošanās ar bērniem, un par cik iepriekšējos 20 plus gadus es darbojos ar pieaugušajiem personāla vadības jomā, tad, protams, lai nepazaudētu un nenosvītrotu visu to, ko esmu darījis arī līdz tam, tad man ir otrs virziens darbam ar pieaugušajiem un ar organizācijām. Šī ir izaugsmes pietura, un izaugsmes pieturas ietveros es arī esmu izveidojis atbalstu grupu vecākiem, kur bērniem ir UDHT vai mācīšanās traucējumi, kurā tad mēs reizi mēnesī tiekamies un gan dalamies pieredzē, gan balstām viens otru. Un tas man tāds misijas aicinājums, jo man pašai ir bērns ar mācīšanās traucējumiem un UDHT, un ikdienā zinu, ko tas nozīmē.
Tas ir īsumā. Tāda lietas man neizskrēja cauri. Višķītajās, jā. Es saprotu, kaut kas ir ar karjeras konsultācijām. Arī bija kaut Jā, kas arī tā kā es esmu personāla vadības speciālists, tad regulāri tāpat ir cilvēki, kuri nāk un konsultējas. Tāpat arī organizācijas joprojām mēdz vērsties ar dažādiem jautājumiem un atbalstu, kas ir nepieciešams. Tad tas ir mans tāds, es nevaru nosvītrot savu 20+ pieredzi, ko ar visam tam, ko es esmu darījis līdz tam, līdz ar to izaugsmas pietura ir mana joma. Kur es tā kā saglabāju, bet ķepas skola šobrīd un kanesteterapija ir tas, ko es tā kā vairāk virzu, vairāk esmu iekšā tīri tādēļ, ka tā ir gan tā pašas vajadzība šobrīd un nepieciešamība, un kā mēs sakam, produkts rodas tur, kur ir vajadzība, un man pašai ir aktuāli gan bērns ar mācīšanās traucējumiem, gan kur likt bērnus vasaras brīvlaikā. Un dienas nometņu klāsts arī ir diezgan ierobežots reģionos, vai arī tās summas ir nepaceļamas. Un tad es pati sev esmu radusi risinājumu un piedāvāju viņu arī citiem. Ar kanesteterapiju mēs nodarbojamies, kā mēs suņu terapeitu eksāmenu nokārtojām pagājušā gada aprīlī, tad mums ir nepilns gads. Un novembrī, pateicoties Nodarbinātības valsts atbalsta programmai, komercdarbības uzsākšanai, kur mūsu biznesa projekts ieguva atbalstu. Man arī ir izdevies izveidot gan ķepas skolu, un šobrīd arī ar to nodarboties. Wow, vienkārši. Wow. Kas tik mums pasaulē nenotiek, cik skaisti. Kā varbūt tu īsti vari pastāstīt, bet izveidojās šis ceļš tieši saistībā ar ķepu skolu, un tieši kur tu sajūti to impulsu kopā ar sunīti, un ka varētu kaut ko tādu darīt, uzdrošināt. Jāsaka, ka nav tāda viena lieta. Daudzu kaut kādu notikumu kopums man ir aizvedis līdz kanesteterapijai un šajā gadījumā līdz ķepas skolai. Jo droši vien pirmsākumi, lai cik paradoxāli tas nebūtu, manī 7 gadu vecumā diezgan seju saplosīja. Man šeit ir paslēptas rētas vilku sugas suns. Un kopš tā laika man līdz pieaugušā vecumam bija paniskas bailes no suņiem. Līdz brīdim, kad es satiku augstskolas ietvaros cilvēkus, kuri nodarbojās ar zooveikalu biznesu, un attiecīgi viņiem mājās bija ļoti daudz dažādas šķirnes suņu. Un mēs draudzējāmies un braucot pie viņiem ciemos, man kaut kā, un viņiem ar mani, un man ar viņiem bija kaut kā vienam otru jāpieņem. Un tur es ilgstoši, tas prasīja man laiku. Es pieredzēju to, ka suns var nedarīt pāri, ka suņi ir dažādi, šķirnes ir dažādas, raksturi ir dažādi. Un kaut kā toreiz bet mums nebija nekādas attiecības ar to suni neizveidojās, bet man sirdī iekrita tieši mopsis ar savu pieķeršanos, kā viņš bija pieķēries tai savai saimniecei. Bet es joprojām, neiemīlēju suņus. Tas man es biju kaķu cilvēks. Bet man tas mopsis bija palicis prātā, un kaut kad taisot vienu no vision boardiem, man kā tur uzradās bilde ar 2 mopšiem. Es nezinu, kā viņi man tur nokļuva, bet laikam pateicoties tam, ka dēls visu laiku prasīja dzīvnieciņu kaut kādu, un tad es iegāju zooveikalā, paprasīju, kas vismazāk dzīvo, un mums mājās bija 2 žurkas līdz ar to. Tā arī mēs pie suņa netikām, jo es tajā laikā arī daudz braucu komandējumos. Bet 16. gadā es piedzīvoju profesionālo izdegšanu, un tas bija laiks, kad man vajadzēja paņemt pauzi, un es sapratu, ka šī pauze ir laiks, kad paņemt suni. Un manā dzīvē 16. gadā pirmo reizi ienāca mans pirmais mopsis ar fantastisku raksturu. Un jāsaka, ka šis suns bija arī tas, kas man palīdzēja iziet no izdegšanas ceļa, jo viņš man disciplinēja,
Jo suns, ja bērns pats tur var par sevi parūpēties, suns nevar pats sevi izvest pastaigā. Ja? Pēc darba jābrauc laicīgi mājās, visu laiku jādomā, kas ar suni, kā ar suni, tev jābūt ar kā pulkstenim. Un, protams, tas arī ir nu, tāds labs veids pastaigā ar suni, kā izveidot prātu. Un, protams, tā beznosacījuma mīlestība, ko viņš dāvā, viņai arī bija darbs. Viņa piekdienās man brauca līdzi uz ofisu. Tā bija viņas darba diena, kad viņa dāvāja beznosacījuma mīlestību. Un es redzēju, kādu efektu tas atstāja arī uz pieaugušajiem. Bet, tad, protams, es arī tur pētīju par kanisterapiju, bet bez jebkādām domām. Tīri bija interesanti. Un tad laiks gāja. Suns acīm redzot atvēra man sirds un mīlestības čakras. Es satiku savu nākamo vīru. Mums piedzima 2 meitas. Es pārvācos dzīvot uz Cēsīm. Un tā mēs dzīvojām, joprojām bez domas par tādu skanisterapiju. Es dzīvoju savu korporatīvās vidas dzīvi. Līdz, protams, tā kā es pamanīju, ka mana meita ir savādāka, jo arī vecākajam dēlam man bija mācīšanās traucējumi, līdz ar to es diezgan ātri to varēju atpazīt. Tā kā jau paredzot to, kad viņa jāiet skolā un ko tas nozīmē, un šoreiz gribēju būt klātesošs vecāks, mēs tā kā ar vīru arī vienojāmies, ka es pārtraukšu korporatīvās darbības un pievērsīšos bērniem. Un tad mūsu tas pirmais suns, kas mani dziedēja, aizgāja no šīs dzīves, un tas man bija milzīgs trieciens. Bet vietā mums atnāca Lauriņa, un viņai bija tik fantastisks raksturs kā tam iepriekšējiem sunim, ka es sapratu, ka šī ir zīme, ka ar viņu ir jādalās. Es arī, protams, redzēju, kā man izdevās manu UDHS bērniņu dabūt lasīt tikai caur to, ka mēs lasījām visu par un ap suņiem un visas šīs tēmām. Un tā kā man bija gan daudz neatbildētu jautājumu par to, kāpēc mans mīļais pirmais suns aizgāja, es arī sāku mācīties kinoloģijas pamatus LKF-ā. Un tieši tad man uzkrita virsū, kad tiek komplektēta kanisterapijas speciālistu grupa. Un tieši tā tas viss arī notika. Skaisti paķēdīti, vai ne? Notikums pēc notikuma, un rekur tas viss tāpa. Tev milzīgs paldies par tavu stāstu, par tavu arī drosmīgo stāstu un pieredzi, kas tika pieredzēta. Paldies, ka tu atradi arī šādu aicinājumu sirdī dalīties tālāk arī kopā jau ar dzīvnieciņu un arī ļoti specifiskos virzienos patiesībā, jā. Jā, es varbūt gribētu piebilst, ka suņiem terapeitiem ir 3 kvalifikācijas pakāpes. Patiesībā suņu terapeiti kārto eksāmenu katru gadu, un atbilstoši viņiem tiek piešķirtas šīs kvalifikācijas pakāpes. A pakāpes suņi drīkst realizēt tādas drošas tikšanās ar suni, tā kā doties uz pansionātiem, bērnu dārziem. Tad ir B pakāpe, kas ir ārstnieciskā pedagoģija, kas ir mans novirziens un Lauriņas novirziens, jo man arī apakšā ir pedagoģiskā izglītība, kuru es tā kā nepārtraukti arī esmu visu laiku uzturējusi un pilnveidojusi. Un tad ir C pakāpe, kas ir medicīniskā rehabilitācija, kur jau komandā ar ergoterapeitiem, fizioterapeitiem tiek saplānoti dažādi uzdevumi, kā rehabilitēt, piemēram, cilvēkus, kuriem ir roku spastika, kādus vingrinājumus izmantot, piemēram, pabarot no karotes ar kārumiņu suni. Cilvēkam, kam ir ratiņkrēslā un ir roku spastika, ir sarežģīts uzdevums viņam mācīties turēt karoti. Bet caur šo tas viņu motivē vairāk to darīt, nekā ja viņam vienkārši būtu jātrenējas to karoti turēt un cilāt. Ja? Bet šajās nodarbībās ar suni, ja, viņam tā motivācija ir lielāka. Tas tāds viens piemērs, kā suns var. Suns pamatā ir galvenais motivators, un es teiktu arī komunikācijas tilts. Tā skaitā komunikācijai ar bērniem, kas ir neverbālie bērni, kuri nerunā. Jā, paldies tev par šo lielo iedvesmu patiesībā un arī īstenībā tādu informācijas tālāk dalīšanos, jo es pieļauju, ka nav liels daudzums, kas zina, kad ir šādas iespējas patiesībā. Un rekur jau Vidzemes pusē Cēsīs. Ja es saprotu pareizi Cēsīs, tad jūs varat pamēģināt un satikties. Un ja kāds dzird, kam ir aktuāli, vai jūs zināt kādu paziņu, kam arī varētu būt aktuāli, nekautrējieties droši, rekur ar rutiņu sazinieties un
vai vienkārši parunājat, kāda ir situācija, lai varbūt specifiski kā saka, noteikti, kas kur kā. Nu, citreiz mēs kautrējamies par tādām lietām, par prasīt, vai ne, un vai tur tas un tas un tas, bet ir, kur ir, sakot, ir cilvēki, kas ar to darās, un viss ir normāli. Jā, es gribētu piebilst, ka patiesībā Vidzemes puse ir bagāta ar kanizterapijas speciālistiem, un ar suni terapeitu ir līdzīgi kā ar psihoterapeitu. Ir jāatrod īstais, jo ir dažādas izmēra, faktūras, spalvas, smarža, izmērs, dažāda veida suņi, un arī ne katrs ir jāsatiek savs suns terapeits, un mums ir fantastiska iespēja iepazīt arī citus terapeitus brīnummājā, kur ar kanizterapiju nodarbojas arī Laura Gusāne, kurai ir King Charles kavalieri, gan arī Labradors. Un Vidzemes pusē Lubānā dzīvo arī kanizterapijas pamatlicēja Latvijā Ingunta Tihamīrova, un viņai ir Norvičs terieri, Ņūfaunlendi. Starp citu, kanis studija ir arī Valmierā, Radošumam un Mieram, kur arī darbojas cilvēks, kuram ir speciālā izglītība darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Un, tā kā patiesībā jā, mēs esam daudz vairāk nekā varbūt par mums zina, un jāatzīst, ka kopumā šī izpratne par kanizterapiju ir mums pašiem jāvairo un jāpaplašina. Jo arī viens no jautājumiem, ko man nesen uzdeva, vai kanizterapija tikai slimiem bērniem, uz ko man atbilda nē, arī neirotipiskiem bērniem ir dažādas emocionālās vajadzības, kuras var risināt, kaut kāds iekšējs trauksmes, neirozītes, kur viņi grauž. Ja tas ir nagus, tas liecina priekšējām trausmēm. Varbūt viņam nav nekāda diagnoze, viņš ir neirotipisks bērns, bet ir kaut kāds neirozes, bet arī nāk absolūti veseli bērni, jo tas beznosacījuma mīlestība un tas emocionālais prieks, ko viņi gūst no komunikācijas ar suni, tas ir tāds foršākais viņu dienas notikums. Un arī tie vecāki, kuri varbūt nav gatavi šobrīd sunim, viņiem tā iespēja ir tā kā caur šīm nodarbībām arī apmierināt varbūt šo vajadzību. Jā, tu ļoti forši pateici, tā būs kā brīnišķīga alternatīva. Tanī brīdī, teiksim, jā, nav varbūt tās iespējas šobrīd paņemt, vai tas prasa uzmanību un par viņu jārūpējās, vai ne? Bet varbūt arī kādi ģimeni tieši otrādi, viņi iedvesmojās, hei, jā, varbūt mums tiešām paņemsim paši, jā, un arī, var sakot, gan, jebkurā gadījumā. Es arī viņus aicinu, protams, gūt šo pieredzi caur patversmes apmeklēšanu, jo tur suņi ilgojas doties pastaigā. Un, ja viņi regulāri dosies uz patvērsmi, viņi arī sapratīs, ko nozīmē tā atbildība. Jau ejot uz patvērsmi, tu vari izvēlēties, šodien es iešu, šodien es neiešu. Tad, kad tev mājās būs suns, tev nebūs šādas izvēles. Pat, ja tev ir privāta mājas teritorija, sunim ir jānodrošina viņa mentālā un fiziskā slodze ar pastaigām ārpus teritorijas. Tieši tā. Vai man pilnīgi tirpīs noskrēja? Man tādi noskrēja pāri ķermeni, ritīgi labi. Tā kā meklējiet tuvākos kanizterapeitus sev. Ja nebraucat stēsim. Viennozīmīgi. Es tikko atcerējos arī, jā, kad mums ar Lauru, kas tūlēs arī runās ar Lauriņu, es esmu kursabiedrenis, un mums arī viena kursabiedrene Aiga, un man liek, Valmierā viņa tādiem baltiem pulkainiem. Viņai ir samojēts Aiga Balula, jā. Mēs vienā grupā bijām, kanizterapijas speciālistu grupā, jā, un Aiga arī ar Miju kopā dodas ar drošu tikšanās ar suni uz bērnu dārziem, un viņas ir fantastiskas. Tak šī mazā pasaule. Redz, kā mēs atklājam, bet super. Jā, jo īstenībā caur viņas postiņiem un viss ir tā, es sapratu, cik interesanti, ka sunīts ienāks pie bērniem un tā. Un rekur tev šī daudz iedēja mums informāciju, vēl tādu paplašinājumu. Paldies tev, mīļā. Paldies, ko tu dari. Paldies, ka vēl tev blakus ir lietiņas, ko tu arī vēl ņem līdzi, ko tu esi jau daudzus gadus sastrādājis, un ja tev tas patīk, un tu dod tālāk arī par šo karjeras lietām, visu pārējo. Tā kā viennozīmīgi, reāli, vēlreiz paldies. Ka var redzēt, ka tas ir tāds no sirds veidots ceļš un darbošanās, un ļoti daudz mīlestības var jau šobrīd sajust. Tevis stāstītā. Paldies par iespēju par šo pastāstīt. Paldies, skaisti, paldies. Jā, ja kādam norazanē, droši sazinieties, atcerieties zem šī video, visi kontakti būs salikti, jā, jūs klikšķiniet vai rakstiet, droši nekautrējieties. Tamdēļ šis viss notiekās, lai jūs varat pa taisno sazināties
ar attiecīgi tas, kas jums viss norezonē un interesē. Nu labi, tā, mēs patās uz Vidzemi dodamies tālāk, jā. Bišķi ārpus cēsim, bišķi, jo Laurīte dzīvo mums starp cēsim un Valmieru, jā, tā kā mīļā mikrofons tev. Droši. Paldies, mani dzird, ja? Es jau zinu, ka es ar Rutu gribēšu parunāt par suņiem vairāk, un mēs tepat no cēsīm, bet tagad par mani. Ja es jums teiktu, ka atkarību var pārvērst mīļotajā nodarbē un ar to pelnīt, vai jūs tā uzreiz ticētu? Es droši vien vēl nesen arī nē. Kāda tad ir mana atkarība? Atkarība, nezinu, 20 vairāk gadus, kopš parādījās saucamās muļķu kameras ar filmiņu iekšā, es fotografēju. Nu, tas man no tēta puses nāk. Un, kā teikt, kopš pirmās digitālās kameras es bildēju visu par un ap, un šobrīd jau ir telefoni kolosāli, bet man ir arī profesionālā kamera, un bildēt, filmēt, es vienkārši tiešām es varu no rīta līdz vakaram, un man tā ir, es pat teiktu, ka tā man ir terapija sava veida, īpaši saulēkts, saulriets, būt dabā, man vienkārši, nu, tas man tiešām ir kā elpot. Nu, lūk, bet ir tikai mazs laiciņš pagājis, kad es sapratu to, ka ne tikai pati savam priekam un kādam draugam kaut ko safilmēt vai sabildēt, bet apvienojot to ar savas dzīves pieredzi, kas ir žurnālistika, būt stilistei, dekoratorei un video sižetus montēt, gaumes sajūta, jā, stila sajūta un visi šie talantu buķete zem foto un video formāta var būt kā no manas puses palīdzīgs rīks šajā mūsdienu svarīgajā tēmā, Instagram konts, jā, vai savu mājaslapa, bet izteiktāk vairāk par Instagram profiliem. Tātad es esmu sajutusi, ka tā ir daļa no manis, iedvesmot cilvēkus, palīdzēt viņiem sagatavot viņu kontu, profilu, pārsvarā jau, kā teikt, to, kas attiecās uz savu nodarbi, uz biznesu, būt tam cilvēkam, kurš parūpējas par to vizuālo daļu. Un nevis tikai, protams, mēs varam runāt par sadarbībām vienu reizi, varbūt it sevišķi kāds dzīvo tālākā rādījusā ap cēsīm, bet tas, kā es esmu sajutusi tieši sadarbību vēl, kas ir man sirdī un ko es nevaru nedarīt, tādu netipisku veidu, kad šo te pakalpojumu no manis tā kā abonē. Respektīvi, mēneša griezumā es tad esmu tā persona, kas ne tikai regulāri sabildē, safilmē, veido šos te sižetus, varbūt palīdz ar tekstiem, gan palīdz ar kāds būs sižets, kā viņš vizuāli izskatīsies, kā viņu nodizainēt, ja produkts ir jābildē, gan arī visādus Instagram knifus un algoritmu, kā saka, atšķetināšanu, gan būt tas, kurš tā kā tur roku uz pulsa par to, kā tev iet ar šo te savu profilu, kā tu viņu spēj, kopīgi uzlabojam, pilnveidojam, vizuāli padarām, gaumīgu, tādu, kurā gribās sekot, kuri gribās katru dienu paskatīties un katrā video ieskatīties un līdz galam redzēt. Lūk, šobrīd Ines rāda manu profilu, faktiski, kuras esmu līdz šim bijis ļoti maz, jo paralēli es daudz lieku, kā tu jūties Instagramā, un iedvesmas pietur ir mans tāds vasaras projekts tepat pie mājas. Bet šobrīd šis profils kļūs aktīvs, šobrīd viņā vēl neredzat ne īsti reklāmas, ne īsti, kā saka, šo te manu darbu, vienkārši redzat manu pasaules redzējumu caur objektīvu, bet interesanti ir kas, ka man jau ir pirmie klienti bez reklāmas,
Un jā, un šajā Instagram kontā es vienkārši pamazām ar vien vairāk par to runāšu, bet droši var man jau rakstīt personīgi un visu izjautāt sīkāk. Katrā ziņā pirmā saruna klātienē vai neklātienā ir bez maksas, lai mēs sapazītos, lai mēs sajustu enerģētiski, vai ir pa ceļam, un vai tas ir tas, kas tev šobrīd var būt vajadzīgs. Un, jā, es esmu gatava, protams, visērtāk būt kaut kādā radiusā ap Cēsīm, lai tomēr, ja nepieciešams, mēneša griezumā mēs vairāk kārt tiekamies. Bet tā kā es vasarā zinu, ka es braukšu pa Latviju un vienkārši gulēšu dabā, tad arī tālākas pilsētas es ļoti priecāšos apvienot, piemēram, kad kaut kādu fotosesiju uztaisam un sagādāju tev bāzes materiālu, jā, ar bildēm un video, ko var izmantot savā profilā. Nu, lūk, tas ir tāds īsais stāsts, bet jā, un tā sajūtas arī varbūt gribu no sevis tā no sirds un no tās sevis atrašanas sajūtas padalīties. Jā, daudz kas ir darīts, daudz kas ir izmēģināts, bet es priekš sevis esmu sapratusi, ka tā svarīgā nianse, kura nodarbe tiešām ir tā īstā, ar ko dzīvē darīt. Es teiktu, es viņu salīdzinu, viņai jābūt ir tikpat viegli kā elpot. Ja viņai vienkārši tā kā pašai dabiski ir jānotiek, tā tad ir tā īstā, jo jā, es varu arī organizēt meistarklases, jā, es varu visu kaut ko un to un šo, bet daudz kas no tā ir tāds, nu jā, man ir jādara un tāpēc es to daru. Bet, kas attiecās uz fotografēt un filmēt, tur man nav ne jāpiespiežās, ne tas jāuztver kā darbs, tas ir vienkārši man kā elpot, un es to daru. Un, ja tas var būt noderīgs vēl kādam, tad tā ir vienkārši pilnīga laimes sajūta. Jā, un es labprāt sadarbošos ar sievietēm, solo uzņēmējām. Un, kā teikt, ir arī momenti, kur es varbūt vienkārši arī stilisti, kuru izskatu tavu garderobu, mēs saprotam, varbūt, kāds ir tavs īstais tēls, varbūt kā to izcelt vēl ar apģērbu vai ar grimu, un arī, lai tu savā profilā, kā teikt, un profila bildēs, kuras tev jāliek pie video, lai tev ir foršas galerijas, no kā izvēlēties. Tā ka ar mani tāds vesels piedzīvojums sanāks. Tā. Vai vienīgi tur tik šķirtīt to galeriju, tur tā kā never ending vienkārši tāds, Lauriņ, paldies tev, ka tu tā uzspīdēji tikko. Un mēs ar tevi daudz gadus esam pazīstamas un kam tik neesam gājuši cauri, ja. Un, šitien tiešām, kā tu teici, tagad es to frāzi gribu pilnīgi izcelt, tikpat viegli kā elpot. Lai tas būtu tikpat viegli kā elpot. Man jau, man liekas, no visiem zūmiem spāles ceļās gaisā, bet nozīmē rezonanci aiziet. Un, jā, es tev piekrītu. Paldies tev par šo atgādinājumu, lai tas būtu viegli. Jā, un tas skaistums, ko tu proti ieraudzīt, un tu vienmēr skaistumu redzi, tu vienmēr esi redzējusi. Un tu viņu māki radīt savā brīnišķīgajā arī lauku mājā, tu viņu un savā vidē, kur tu esi, vai arī, tu redzi to, ko citi neredz, un tas ir tik skaisti, un tas ir tā dāvana, tas tiešām ir apdāvināt ar tik skaistu talantu, un vienkārši ienest uzreiz, izmaina cilvēkiem sajūtu ar visu kaut ko ar niansēm, ir kā liekas nieciņš, bet pilnīgi izmainās enerģija, ja? Un tik tiešām Lauriņa bildē fantastiski, caur savām izjūtām, caur to, kā viņa redz, un mums arī ģimenē ir dažas bildes arī. Man liekas, mums bija forši toreiz meitiņas 5 gadus, ja mēs pie tevis svinējām, un bija skaisti, ļoti skaista fotosesija, un ne tikai tā kā, wow, tiešām, es domāju, ka Laura izteica visu, ko varēja, tā, kad te punktiņš uz visu salikts ļoti skaisti. Un man tiešām prieks, ka tu arī tā smuki atradi, kā tu teici, kas tas būs, kas tad tur īsti jādara? Kur pasties, kā saka, atgriežamies pie vecajām labajām vērtībām, ka tā fotografēšana, pasties viņa tomēr, pasties, kā viņa, wow, es vienkārši esmu tādā starā. Wow, vienkārši zinot visu aizmuguri, tas ir kolosāli, ka šādi var atnākt ar tādu prieku un tiešām
Tiešām brauciet ciemos, patiesībā arī aizbrauciet ciemos pie Lauras, vienkārši skatoties viņas māju iedvesmoties, nu, uz vidi, ko viņa radījusi. Tas ir vienmēr, arī saku cilvēkiem, jūs esat Vidzemes pusē, tur un pie Cēsiem uz Valmieru, nu, sarunājiet, iebrauciet. Arī studija, kas ir skaistā, tev ir, nu, mežiņā uztaisīta, un cik skaisti tur visu kaut ko var gan pabūt vienkārši, gan izstaigāties pie skaistajām klintīm, aiziet gar gauju un visu. Oi, man liekas, tas tiešām ļoti, ļoti skaisti. Un tas, kā, jā, vēl sevi sabildēt, sevi kaut kā no citas puses paskatīties, tā kā viennozīmīgi. Man aptrūks vārdu. Vienkārši nav ko runāt. Paldies, Inci. Es domāju, jūs paši sajūtāt, un tie, kas arī skatās ierakstījus, jūs paši vienkārši reāli sajūtāt, kas šeit ir, un vai nu norezinē, vai nenorezinē. Ir divi varianti, jā, ir, nav, un viss, un ja ir, tad aiziet, tad rekur ir, un negaidiet, nedomājiet, pamēģiniet sazināties, tā kā iepriekš arī meitenes, kuras runāja, ja jums rezonē, vienkārši aiziet, tāpēc jau šeit ir, tāpēc jau tu šo te redzi, tāpēc tas atnācis pie tevis, un tāpēc tas te arī viss mums notiek, jā, īstajā laikā, īstajā vietā. Jā, Lauriņ, paldies tev. Un jā, tu jau minēji, ka tev vēl ir konti, jā, kā tu jūties, var ieskatīties, bet viņi būs apakšai. Tu gribēsi, mēs ielikam zem video, vienkārši, lai redz cilvēki vēl plašāk, ko tu dari, jā, un ļoti nozīmīgas lietas tu dari, ārkārtīgi nozīmīgas, jā. Tā kā, bet pa bišķiņam, kā saka, intriga, jāatstāj kaut ko citām reizēm, vai ne? Jā, paldies. Paldies. Tālūk, skaisti, paldies tev, mīļā. Tā, nu, Ilzīt, varbūt te būsi nobriedusi arī, mīļā. Jā. Sveikas visas, paldies visām runātājām, un tieši tā kā Ines teica, ir sajūta, ka no katras ir kaut kas jāpaņem, un nu, ne par velti mēs te esam un to dzirdam un tam līdzīgi. Tā, es centīšos īsi padalīties par savām 3 darbības sfērām, kuras manī ir ienākušas manos apstākļos. Pirmā ir tā mana terapeitiskā nodarbe. Es pinu matus, veidoju visādus komplektus. Es nezinu, vai man var redzēt. Tātad gan matu gumijas ar bīzēm, gan lielās frizūras, kur ir lokas, dažādās toņos un krāsās un veidos un tā tālāk, kā arī bīzes. Un bīzes ir komplektos, kurus var likt atkārtoti un kā saka, sievietes aizņemtās var pucēties un kādu laiciņu nedomāt par savu bižu matu rotu. Jā, šeit ir mans tā kā pamatprofils, bet bižu lietas vēl ir arī citā profilā. Es ielikšu čatā par bizēm. Tā, un jā, šis process pie manis atnāca tajā brīdī, kad man bija vajadzīgs terapeitisks process, jā, jo es arī aizgāju no sava pamatdarba, sajūtu laikam jau izdegšanu. Un, jā, bizes nāca kā jā, mana nodarbe, kas man relaksēja un vēl joprojām rada citiem prieku. Tā ir tā viena sadaļa, un otra sadaļa, par ko es varbūt publiski neesmu izteikusies, un man nav atsevišķs profils, un viss tik skaisti sakārtots, kā te visām iepriekšrunātājām. Tātad otrā lieta ir, es palīdzu ieskatīties acīs cilvēkiem finansēs. Un ne tikai, jo tas ir process, protams, gan ar šiem pašiem skaitļiem, kas nemelo, ja, un pasaka dažādas lietas par mums. Tās pasaka gan vērtības, kādas ir cilvēkam, gan viņu spēja noturēties pie sev apsolītām lietām, ja, tā kā tie skaitļi, kas ir mūsu finansēs, ja mēs sakam, ka mēs vēlamies tā kā rūpēties par sevi, un tad būtībā paskatoties, es tā tehniski teikšu, ja paskatīties bankas izrakstu, un tu diezgan saproti, vai tu rūpējies par sevi, vai tomēr tu rūpējies par citiem, vai tu īstenībā
noēd vai kaut kā citādāk notērē. Un ļoti šajā es esmu saskatījusi iespēju, ka jā, tie, kas ir gatavi strādāt un ieraudzīt savas finanses, tie vēršas pie manis. Jā, un lai gan es to baigi neesmu publiskojusi, nu, tie klientiņi paši uzrodās, ja, no bižu klientiem kāds saprot, ka ir gatavs ieskatīties savām finansēm acīs un nedzīvot vairs no algas līdz algai, bet tā kā saprast tos savus vadmotīvus, ja, kā tad vispār gribētu, un lai tas būtu tā kā saskaņā, ja, tā kā veidojam pa jaunu tos zobratiņus, ja. Nu, tālūk, es tā mazliet abstrakti. Nu, jā, un lai ir tā sajūta, ka mēs vadam to naudas enerģiju, viņa pie mums atnāk, un kā tad mēs ar to rīkojamies. Un tas ir mans tas otrais uzdevums. Otrais mans virziens, ja. Un trešais, par kuru es gribētu padalīties, kuras tiešām nekur neesmu pat minējusi, es nu, jau tās finanses man pateica priekšā, ka man patīk automatizēt procesus, ja, un es veidoju, piemēram, pārdošanas lapas, kā arī varu salikt kursu platformā. Šobrīd es strādāju ar sistēmu IO, un esmu jau palīdzējusi saviem arī dažiem klientiņiem, un es gribētu vēl šo procesu paturpināt, attiecīgi tā kā jau saprotat, tas tāds, nu, maza pieredze man tajā ir bijusi, līdz ar to tās izcenojums varētu būt samērīgāks nekā liels firmas, kas to var uztaisīt varbūt dažu dienu laikā. Tā kā es vēl mācos, bet labprāt man patīk šie automātiskie procesi ar visām maksājumu sasaistēm, gan arī, nu tā, vizuāli, kā saka, noformēt savu, nu, piedāvāto produktu. Es varu padalīties ar vēl vienu saiti. Mans viens no projektiņiem pārdošanas lapai, kur, jā, es uztaisīju draudzenei fitnesa nodarbību abonementu, un tur ir gan kursiņš, gan pārdošanas lapa. Tātad es neaicinu, nu, pēc būtības neaicinu jūs nodarboties ar fitnesu, bet es to lapu veidoju, un tas ir tāds man paraudziņš, ko es varu uzbūvēt. Nu tā. Nu tās tādas 3 lietas, ar ko es nodarbojos, man ir prieks, ka es varu padalīties un ka kādam tas var noderēt. Un jā, un piemēram par tām bizēm, tas nenozīmē, ka vienmēr ir jābūt, nu jā, Ventspils pusē es pinu matus tieši klientiem, bet varu arī komplektus sūtīt un arī tās gumijas var sūtīt un tā. Jā, šī ir tā pārdošanas lapa. Un nu, tāda, teiksim, automatizēta, lai jūsu klients var nonākt līdz jums un samaksāt naudiņas jums klāt nesot un neko nesūtot. Un tālūk. Tādas lietas. Tas tāds ātrais. Nu, Ilzīt, man pārsteidz atkal. Es šo pēdējo nezināju. Wow, cik superīgi! Un man patīk, ka tu tā pateici, ka tev patīk automatizēt lietas. Tad ir kaut kāda lieta, ko tu sevi atrodi, un tev patīk, un tev padodas, un tad tālāk, nu, paskat, cik kolosāli tas tā izklausās. Jā, par bizēm, tas ir, wow, tas ir tik forši. Es arī kaut ko gribēju bizes, domāju, man jāsaņemās tā procesā. Es arī gribēju pilnas matas ar bizēm, bet... Visiem pirmajā reizē ir jāsaņemās. Un tad, kad arī tajā pirmajā reizē ieliek, tad ir tās pirmās, es teiktu, 3 dienas, kamēr tas cilvēks, nu, pirmkārt jau nav gatavs fotografēties no priekšas un tam līdzīgi. Nu, labi, citam tās ir 3 stundas, bet citam tās varbūt ir 3 dienas, kamēr viņš vispār saprot, jā. Bet ir ļoti daudz tie bonusi, nu, retāks mazgāšanas, tu no rīta jau esi gatavs skriet un tu izskaties vienkārši forši, jā, stilīgi, forši, un nav jādomā, tas tieši tā, nu, ļoti daudz tieši aizņemtās sievietes, kad no rīta tiešām nav laiks, tad no šī frizūra atvieglo dzīvi vairākām sievietēm, kas strādā
arī naktsmaiņu darbu, ja? Tur no rīta vienkārši tu esi gatavs. Tu dodies, ar tevi viss ir kārtībā. Tā kā, jā, tas ir tāds variants. Radās viens jautājums, tās bizes iepin vai kaut kā uzliek, vai ir gan. Tātad bizes tiek piepītas pie jūsu matiem. Un šis ir būtībā saudzīgs process, jo veselu 6 līdz 8 nedēļas ir tas nēsāšanas laiks, piemēram, ja? Tad tas jūsu mats ir sapīts un viss. Viņš netiek traumēts ne ar fēnu, ne ar taisnotāju, un es nezinu vēl visus tos līdzekļus, ko liek cilvēki iekšā. Ja? Es arī esmu diezgan par dabistisko, bet šis ir veids, kā dabūt košumu, ja, nezinu, matu krāsu maiņas, garumu maiņas. Man ir sievietes, kas tagad, es ar šo nodarbojos, tagad sanāks 2 gadi, un viena konkrēta sieviete, viņa, gadu pilnu, jā, gads vairāk, viņai augusts, jā, tad kaut kā 20 centimetri atauguši savi mati. Viņa ir atguvusi savu to, ieguvusi savu dabisko matu krāsu, ko tā vienkārši nevar attaudzēt, ja? Jo mums visu laiku gribas krāsot vai kā tam līdzīgi. Un tad ir vēl viena laba lieta, jo bieži vien sievietes, kurām sāk parādīties sirmie mati un tā, un par to ir uztraukums, ja? Kā tas izskatīsies, kā tur attaugs un tā. Bet tās krāsu gammas ir tik dažādas arī, un bieži vien var izvēlēties, ja pie tām saknēm, piemēram, jau, ka tur tas iesirmums būtu jau iekšā tajā komplektā, līdz ar to tā saplūšana notiek tik ļoti dabistiska, un tas, jā, tā kā visu ir pielāgojams, es esmu par to, ka katrs komplekts vispār tiek veidots individuāli, man nestāv nekādas bāzes, jūs tagad ienāksiet tā kā veikalā, tā tas nenotiek, jo es pielāgoju tieši tam klientam tieši to, ko viņam vajag. Ja viņš saka, man tur es visu laiku krāsoju, piemēram, un man tur attaugs sirmie, un es par to uztraucos, tad attiecīgi mēs tur liekam klāt to pelēcīgi iesirmo, lai viņš tur spēlējās, un jo vairāk toņu, jo interesantāk vienkārši viss tas. Un tā var uztaisīt, piemēram, bāzes komplektu, un tad, piemēram, pēc laika likt atkārtoti, bet iejaukt iekšā, piemēram, vienu akcenta toni, kaut kādu, jaunas bizes, tur papildinošs elements, bet attiecīgi it kā tas pats komplekts, bet jau pilnīgi cits izskats. Es par šo to laikam varu runāt. Paldies! Tas nozīmē, ka tad, kad viņas ir pienācis laiks, un tu viņas izspin ārā, teiksim, bišķi pārtraukums matiem, jā, tu jau nemet ārā tās, viņas var vēlreiz. Jā. Jā, tieši par bizēm ir tieši tas, šis konkrētais komplekts, ko es te plivinu visu laiku, ja? Šī būs 3. reize, kad sieviete viņas liek, es viņas atjaunoju, kā notiek atjaunošana, viņi ir izmazgāti, apgrieztas visas tās, kur kāds pūkojās un kaut kas tāds, un tad beigās es viņas notvaicēju tos galiņus ar tvaiku, un bizes vispār, kaut vai 15 reizes vēl no šiem var likt, ja viņam nekas nekājas. Ja? Tā kā tas ir tāds, pirmais tas ieguldījums varbūt bišķiņ dārgāks sanāk un tā, bet, piemēram, pie atkārtotas iepīšanas, tev ir savs pamat komplekts, tur vienas paciņas vērtībā, tur ieliec citu tonīti, un tu esi vienkārši pie gariem matiem dažu 3 stundu laikā 4. Tā kā tā. Tā, materiāls bizēm. Tas ir kanekalons, bet viņi ir dažādas kvalitātes, un es īstenībā nesūtu nekādiem Temu, AliExpress un tam līdzīgi. Man ir tikai viens piegādātājs, un tā ir Čehijas firma Kanekalon Store. Jā, tur, tā kā ir labas kvalitātes tie materiāli. Viņi tikai vairāk dabiskais vai sintētiskais? Protams, ka sintētiskais. Jā. Protams, jā. Viņš tur, jā. Jā, jo tas, dabistisko noteikti, ne jau tā, ka nevar samaksāt, bet tas nav tas, ar ko es strādāju. Jā, bet tā būtība, jā, skaidrs. Jā. Redz, ka tie jautājumi tik rodās, hei, jā. Paši jautājumi man ļoti priecē.
Jā, par finansēm mēs arī zinām, vismaz daži, kas mēs zinām, esam redzējuši, ka tu smuki dalījies, tev ir savs arī tāds Excel failiņš ļoti interesanti uzģenerēts, uztaisīts, jā, kas ļoti, ļoti tiešām. Mums ar Ilzi būs personīgi, mēs vēl iesim cauri. Es pie tā vēl briestu, es pagaidām vienu ciklu paņēmu, citu ciklu. Es to smadzenes lieku kopā šobrīd intensīvi ar grāmatu mīl nauda mīl tevi. Nu, es sapratu, ja gribas vienreiz dzīvē sakārtot, vienreiz, vienkārši visām reizēm par naudu lietu, šis ir instruments, kas ir atnācis. Un arī mēs kopā viens čatā, es dalos ar katru nodaļu un reflektēju, kas ar mani personīgi notiek. Tur vienkārši, tur reāli tā viss ir jāpārmaina savu domāšanu, tāpēc es to mindsetu sakārtošu šobrīd, un pēc tam lec iekšā uz praktisko. Šobrīd praktiski mēs arī ar vīru vedam jau finanšu failu gadiem, bet mums vajag updateot, un kā Ilzīte smuki mums noprezentēja, parādīja, vēl tā godīgāk un precīzāk uzskaitīt, kur mēs tā kā, labi, tur kaut kāds 10 centi aizgāja, tur kaut kāds €1,50, tur, labi, šitā te, viņi tur salasās vienkārši beigās, jā. Tā kā tas ir fenomenāli, ko tu arī redzi caur finansēm, kā tu vari parādīt, protams. Ja es zinu, ka tev ir video, es nezinu, vai mēs viņu te liekam apakšā vai nē. Ja kādam interesē, Ilzi iedos privāti. Uzrakstiet Ilzē, un viņi pateiks, kas tas ir, un jau viņu smuki mums pārmaiņu čatā smuki noprezentēja, kā tas fails izskatās. Tā kā, bet es iesaku, tiešām, jo caur finanšu sakārtošanu jūs tādus vēlmus no sevis dabūsiet dzīt ārā, ka maz neliksies. Jo tie cipari parāda vaidieniņās, jā. Mūsu personīgās finanses katram individuāli, jā, un tas ir forši, jo prāts nomierināt, kaut kādā brīdī viņš saprot, kur tā nauda beigās aizgāja. Viņš saprot precīzi, tad pārtikā ir tur veselībā, tur savā izaugsmē, tur ikdienas lietās, tur un varbūt specifika, jā. Tu saproti, kā viņas plūst, tu saproti, cik tev summu vajag, tu saproti, kā viņu, pēc tam tu sāc domāt, cik tev reāli vajag, sadāk mēs nekādīgi nevaram saprast, cik mums vajag. Visu laiku nauda nav, cik tev vajag? 1000, 3000, 5000, 15,000 mēnesī, cik tev vajag reāli, tu zini? Un tas ir tas kolosāls veids, kā pamats, atkal tā ir pamatēma, pie kura cilvēki negrib atgriezties. Es jums saku, cilvēki grib misiju uzzināt, ko viņi šeit ir paredzēti darīt planētā. Nebūs, mīļie. Sakārtojiet savas, pieņemsim, finanses, kur tu, kāpēc tu naudu tērē, kā tev nauda nāk, vai tu zini, ko tu gribi tālāk darīt, un misija par sevi atnāks. Var sakot, tik vienkārši tas ir. Un par to automatizēšanu arī paldies tev. Īstenībā man tikko bija saruna ar vienu meiteni, kuras tev pēc tam aizkadrā aizsūtīšu ziņu, viņai ļoti bija aktuāli. Man liekas, ka tu varēsi palīdzēt, es sabīdīšu uz kopā. Un īstenībā man pašai arī tur būs vajadzīgi, bet tur saistībā mums tur bet es pēc tam padošu ziņu, kā šis tā, kur ir, man šeit arī vajag, bet tur būs. Paskaties no pašiem saviem cilvēkiem, redz, kā mums sanāk pašas lietas. Paldies, ka tu atradi laiku, un paldies par savām pērlēm, kurām tu padalījies. Un kā mums arī ir Kurzemes pārstāvniecība, jā? Kurzem, tad ir Ventspils gals, super, kā mums no dažādām Latvijas vietām. Šī dieniņā tas būs, acīm redzot, viss izskatās, jā, pagaidām viss. Mums uz vakaru ir meitenes arī daudz sarakstījušās, bišķi vairāk, jā, bet man liekas pilnīgi normāli. Tā kaut kā plūstamībā mēs te izgājām cauri, tā kā mums te tas resursiņš te gāja, un tradīcija atkal kārtiņas beigām, jā. Un tad visu to, ko mēs šodien dzirdējām, un kas vēl tika tad atskaņots, kas ir tas, kas mums tālāk smuki noslēdzot, pa katra mūsu darbošanos ceļa vārdi tādi, turpmāk, lai mēs varam, gribās, lai izkrīt, te viss sāk krist, nē, es visu jums nolasīšu, mums vajag vienu. Un tad līdz skaistie ceļa vārdi, lai mums tā iedvesmojoši paķerās līdzi. Un pat izlec ar seju uz augšu, labi? Labi, mīļā. Rudzapuķe 24. vibrāciju ziedēt. Kā patīk šitas te ziedēt, rudzapuķe. Te līdz pastīsimies 24. Un es jums aizsūtīšu, pēc tam ielikšu arī, kā viņi izstās visu skaidrumu. Tātad elegancē, kāds vēstījums skaistā sieviete, apzinies savu vērtību. Sākām ar pārliecību, tagad vēl apzināmies katru savu vērtību, jo katru, ko mēs esam atskaņojuši šodien, jā. Kāds ir teicis, ka skaistums izglābs pasauli. Ziedi savā īpašajā elegancē. Pamani savu šī brīža skaistumu, jo tas ir pilnīgi cits kā iepriekš. Varbūt tev mazliet pietrūks pārliecības, iespējams, tu sevi nenovērtē. Nekoncentrējies uz nēsošu trūkstošo, bet gan uz to, kas ir. Pat sīku rudzapuķes ziediņu viegli ieraudzīt lielā rudzu laikā. Tā arī tevi šobrīd ir uzplaucis kāds īpašs ziediņš, bet tu pati vēl neesi to pamanījis.
Tā kā mīļās, ziedam ar visiem saviem skaistiem talantiem. Ar visu to, ko mēs šodien varam dot tālāk. Ziedam tiešām no sirds, drosmīgi, pārliecinoši, nedomādams par to, ko citi padomās, kā tas izskatīsies, vai vienkārši savā autentiskumā. Ot kā ir tā nāk, kā ir tā dodam un kā ir tā ejam tālāk. Paldies par šo laiciņu, ko šodien veltījāt. Un nākošā tikšanās reize mums ir 4. marts, ja nu gadienā kāds jau arī plāno kaut ko vēl specifisku, kaut kā citādāk, un vai kārtīgi reiz patrenēties, lūdzu, mīļi, esat aicināti. Tā kā ziedēsim tālāk.